Parādā nepalika, bet pagaidām par apdziedāšanos gan tālāk viņi netika, jo Tarkšķi jau laikam uzticīgi saviem Zemgales puškāniem. Tas nozīmē, ka arī man cerību nav itin nekādu. Kā saka Latgolā, seļavī. Jā, Harald, nav gan cerību, jo šīm meitenēm vainags ir nopīts tam puisītim, kura dēļ sirds var sadegt pat. Un uz skatuves Zemgales novada folkloras kluba Tarkšķi un populārais dziedātājs Lauris Reiniks. Jānis kāpā kalniņā! Paldies Laurim un paldies arī Tarkšķiem! Tas, ka tautas dziesmā ieskans elektriskā ģitāra, patiesībā nav nekas neparasts, bet ka superpopulāras popdziesmas skanējumā ir sadzirdama kokle un viola, tas nemaz tik ierasti nav. Laura Reinika populārā dziesma Sirds sadeg neparasti pavisam jaunā un tautiskā skanējumā. Un kā četras sienas, tas nepievies
bet sauli jānotur. Un ieklausies jau īst, kā putni naktas debesīs. Nevienmēr jau tuvāk lietu jāredz, kā tas īst. Bet, kad paliks tik viens, mīlā pārēties, varbūt vēlāk sāpēs, varbūt kāds ko prasīs. Kad paliks tik viens, centies sauli nenoskrīt pārāk karsti, sirds sadeg neparasti. Paliks tik viens, mīlā pārēties, varbūt vēlāk sāpēs, varbūt kāds ko prasīs. Kad paliks tik viens, centies sauli nenoskrīt pārāk karsti, sirds sadeg neparasti. Līgo Valmierā! Priecīgus svētkos! Laurim, lai Paldies! pieprasa vēl piedāvas, bet, protams, Lauris Rēnīgs un folkloras grupa.